samazini aiz sevis atstāto atkritumu daudzumu. Lūk, Laima Jansone, meitene, kura trakoti labi improvizē uz koklis, taču šodien viņa dodas pētīt savus iepirkšanās paradumus. Laima ar tumšajiem matiem šodien ir izklaidīga, bet gaišmetainā vērīga. Divas Laimas dodas uz diviem vienādiem veikaliem. Sekosim viņām ar slēpto kameru. Lūk, izklaidīgā. Viņa iegādājas, ko sirds kāro. Bieži vien preču iepakojumi tiek izstrādāti tā, lai izskatītos, ka tie satur vairāk produktu. Nevienmēr lielākā kastē būs vairāk brokastu pārslu, toties vairāk kartona gan. Uzmanību jāpievērš reālajam produktu svaram, kas nevienmēr norādīts ar lieliem cipariem labi pamanāmā vietā. Rezultātā mēs varam tikt apmānīti. Mums pārdod mazāk produktu, bet daudz vairāk plastmasas un kartona iepakojumu, citiem vārdiem atkritumu. Laima jau pie kases, un viņas pirkumi satilpst sārtā maisiņā. Lūk, iepērkas vērīgā Laima. Viņa ir tādā pat veikalā un iegādājas līdzīgu produktu daudzumu. Pērkot tādas pat preces tādā pat veikalā, īpašai atšķirībai nevajadzētu būt. Taču šī Laima vairāk uzmanības pievērš reālajam pārtikas preču daudzumam iepakojumā un tam, lai tās nebūtu ievīstītas 2 vai pat 3 plastmasas un kartona kārtās. Viņa izmanto veikalā pieejamos maisiņus, taču tie satur niecīgu plastmasas daudzumu. Arī vērīgā Laima jau pie kases, viņas pirkumiem līdz paņemts auduma maisiņš. Izklaidīgā Laima pa ceļam uz mājām sagrib kaut ko žigli apēdamu un iegādājas komplektu ātrās ēdināšanas punktā. Te nu ir abi pirkuma maisi. Izsaiņosim izklaidīgās tumšmatas produktus. Vispirms uzkodas ievīstītas papīrā, tad vēl kartonā un cēriens. Burkānu salāti plastmasas traukā, dažas dēsas šķēles plastmasas vannā, siers, kuram ik katru šķēli atdala plastmasas loksne, tēja apvilkt ar plēvi un katrs maisiņš arī vēl plastmasas tūtē. Konfektes ir plēvē, kartona kastē un tad vēl vienā plastmasā. Biezpiens plastmasā un papīrā, zivs kartonā un zeltītā nepieejamā plastmasas gabalā. Tagad vērīgās gaišmatas Laimas pirkumi. Krājas konfekšu papīriņu un sveramo preču maisiņi, papīra tūte maizei, jogurta un krējuma kastes, maisiņš, papīrs, biezpienam un tas arī viss. Lūk, līdzvērtīgs produktu daudzums no abiem pirkumiem. Un lūk, iegūtais atkritumu daudzums no abiem pirkumiem. Iztērētais naudas daudzums ir līdzīgs. Kaut gan, piemēram, šajā kārbiņā ir vairāk jogurta kā 4 mazākos kopā. No iepakojuma īpaši izceļas saldais krējums metāla aerosolā, iepratim kartona kārbiņai. Pavēro savus iepirkšanās ieradumus. Izvēles izdarīšana veikalā pie plaukta ir brīdis, kurā tu vari reāli samazināt aiz sevis atstāto atkritumu daudzumu. Ja būsim vērīgi, arī ražotāji uzzinās, vai vērts mūs maldināt ar iepakojumu.